Čau visiem. Čau tiem, kas mani pazīst. Labdien tie, kas mani nepazīst. Esmu Simona Saule. Ēdu, elpoju, guļu, dzīvoju mārketingu. Un pēdējā laikā man kļūst arvien aktuālāks jautājums, kā kļūt par cilvēku. Man liktas muļķīgs jautājums, bet patiesībā mēs visi gribam uzzināt, kā kļūt par uzņēmēju. Manās aprindās visi grib kļūt par uzņēmējiem, kļūt lielāki uzņēmēji, bet to jau es zinu. Un, manuprāt, esmu pazaudējis kaut kur. Man liekas, pirms 5 gadiem es sāku pazaudēt prieku būt par cilvēku. Un pirms 5 gadiem es izveidoju savu mārketinga aģentūru. Ar mārketingu nodarbojos jau 11 gadus, 11, 12 gadus tieši ar e-komerciju. Un wild ride, teiksim tā. Un tik daudz, kas piedzīvots. Un pirms 5 gadiem mēs bailējām par to, ka man nebūs ko ēst, ka es nespēšu parūpēties par saviem 2 bērniem. Es izveidoju aģentūru, es ļoti daudz strādāju, un katru dienu es strādāju vairāk, un viss tas ir tāds baiļu dzīts, un beidzot maniem bērniem ir katram sava istaba tieši šomēnes, un man šķiet, ka esmu ļoti vienkārši cilvēks, un man daudz ko nevajag. Man praktiski gandrīz neko nevajag. Man vajag ģimeni, man vajag, lai maniem bērniem viss ir labi. Man vajag, lai viņiem ir ko ēst. Tas man bija milzīgs bailes, jo ir bijis, kad nav ko ēst. Un ko tālāk? Jo es kādreiz domāju, ka man pietiks ar tiem sasniegumiem. Piemēram, es esmu palīdzējis jau vairāk kā 10 uzņēmumiem sasniegt 1 miljonu mēnesī. Nevis no 900,000 uz 1 miljonu mēnesī, bet no 300,000, citiem pat no 0. Un tā ir liela lieta, bet kaut kāds nenes prieku, tas nenes prieku vispār. Un jautājums, kas nes prieku? Un tagad, kad man ir mazliet vairāk laiks, es domāju, es atsākšu glaznot. Pārsteigums, man vairs nepatīk glaznot. Es domāju, ka es atsākšu nodarboties ar sportu. To vajadzētu man darīt, ņemot vērā to, ka kopš es sāku savu aģentūru un līdz šodienai esmu pieņēmusies krietni svarā, rēķiniet paši no 56 kg 72. Es izskatījos kā cits cilvēks. Jā. Vienmēr sakot, es gribu atrast to, kā būt cilvēkam, kā kļūt par cilvēku, kā izbaudīt katru dienu. Muļķīgi teikt, jo es izbaudu katru dienu strādājot. Bet vai tas ir viss? Un šī būs tā mūsu saruna. Varbūt kādam tas būs noderīgi. Es ceru, ka tas būs noderīgi, jo no manis jūs tik viegli vaļā netiksiet. Katru nedēļu es likšu video, kā man iet ar maniem hobijiem, kā man iet ar varbūt kaut kādām ezotēriskām lietām. Es ļoti daudz ko esmu izmēģinājis aivaskas. Un, ziniet, man šķiet, ka kamēr tu pats nezini, ko tu gribi, tev nekas nevar palīdzēt, tev nekas neiedos atbildes. Un patiesībā es ļoti ilgu laiku biju iesprūdus tajā, ka es gribu to, ko es varēju atļauties tad, kad es dzīvoju agrāk, kad es dzīvoju kā bērns, kad es dzīvoju kā pusaudzis, kad es dzīvoju pie vecākiem, vai es dzīvoju kojās, vai es dzīvoju pie bijušā vīra. Un, es vienmēr esmu bijis atkarīga no kāda cita, un tagad, kad es neesmu, ko tad es gribu? Un dažreiz liekas, ka es vienkārši gribu pagulēt gultiņā. Zini? Un es regulāri nelieku neko internetā. Es nelieku Instagramā bildes, video, storijas, vēl nezinu ko. Un es vienmēr domāju, vai es to nedaru, tāpēc, ka es kaut ko slēpju, vai man nav ko likt, jo visiem jau ir ko likt. Un tad es vienā dienā domāju, jā, laimīgie tā kā negribu to darīt, vai ne, laimi mīl klusumu. Nē, nogurusi 2 bērnu māte mīl klusumu. Un tagad, kad es eju ārā no tā, ka man nav pavisam varītēm jāskrien un jāsteidzas un jādara viss iespējamais, lai maniem bērniem būtu ko pārst, jo viņiem ir ko ēst, varbūt es tomēr nemīlu vairs to klusumu tik ļoti. Varbūt man gribas atkal dzīvot, darīt kaut kādas lietas. Esmu atradusi jaunu hobiju, es mācos šaut. Jā. Agrāk es gāju karatē, Ashihara karatē. Es nezinu, vai es to spētu vairs. Man liekas, es nevaru pat pacelt kāju. Tev redzēs. Bet īsumā
Es ļoti priecāšos, ja tu sakoši šai rubrikai, teiksim tā, tas viss tik un tā būs zem jūkana, tas tik un tā būs YouTube vlogs. Kamēr mūsu jūkanā 3. sezona vēl nav iznākusi, es izmantošu šo klusuma pauzi un dalīšos ar to, kas notiek manā dzīvē. Es tiešām ceru, ka tas kādam noderēs. Es zinu, ka man tas noderēs. Tas man turēs tādā disciplīnā, tomēr parūpēties par sevi, neielīst skapī un nesākt atkal strādāt, tikai un vienīgi strādāt, jo smējieties vai ne, man ir office skapī. Jā, tā kā tiekamies nākamnedēļ, un tas pastāstīšu, kā man gāja un kādi ir mani jaunie apņemšanās soļi. Varbūt jums ir kaut kas, ko ieteikt.